Labi, ka es uzvilku ūdens necaurlaidīgos zābakus. Iekāpu ūdenī. Un viss ir kārtībā, kājas paliek sausas. Mēģināšu pa akmeņiem tikt uz priekšu. Redzēs, cik mēs tālu aiziesim. Straume, protams, ir ļoti draudīga. Iekrist iekšā nekādīgi negribās. Aiziet tālāk upe uz priekšu ar kalniem. Ūdens arī viss no kalniem tek. Ziemā ir daudz vairāk, lielāks ūdens līmenis. Dzidrs ūdens, ļoti dzidrs. Pilnīgi caurspīdīgs. Katru akmenīti var redzēt. Ļoti skaisti. Ūdens ir izgrebis akmeņos formācijas. Visādas dažādas. Pateikšu jums vēl vienu interesantu faktu par šo vietu. Kā izrādās, šī ir nudistu pludmale. Mēs līdz šim nācām šeit vairākas reizes un vasarā nevarējām saprast, kas vispār notiek. Un tad šodien atnācām un mēs tā jau nojautām, ka tomēr laikam tie ir nudistu pludmale, ja? Par cik daudz ļoti kailu cilvēku sauļojas un peldās. Un šodien atnācām, domājam, varēs pastaigāt, jo ārā tāds mazliet pavēsāks, saules nav. Nevienu nesastapsim, kas šeit varētu sauļoties. Un jā, skatāmies, zīme beidzot uzlikta. Nu, katram savs. Tā. Jāiet uz priekšu. Hop. Šeit jau mierīgāks ūdens, mazliet papaldēties var. Bet tur, kur straume, tur gan tāds draudīgs ļoti. Tā. Hop. Izskalotas ļoti skaistas formācijas. Akmeņiem izveidotas. Vienreizēji skaisti. Tālāk uz priekšu ūdenskritums. Tā mēģināsim tik tālāk līdz tam ūdenskritumiem. Tā, kur mani te ienes? Tur es nevarēšu iziet. Un kājas slīd. Galvenais kādu čūsku nesastapt. Vai kādu zirnekli. Ķirzaka. Nobiedāja mani. Jā. Ēt pa šeit, es beigi pārāk tie malai tuvojos. Давай вайберем это. Или в телеграме там где-то, что не определились.
Stājos uz Jūtas nevadas robežas. Vajag uzpildīties, paēst pusdienas un doties tālāk Lainītēm. Tā, šī bāka man ir pilna. Okay. Jā, lai man vēl ir atblū arī iet uz beigām. Izskatās, ka degvielai mazliet cenas ir kritušās. Pašlaik ir 5,44. Tā. Tā, ko man jau ir vaļā. Skaita amerikāņu klasiku aizvelk pamtieks. Patīk tad, kad ir iespēja pastaigāt par repēm, mazliet veikaliņš ir tālāk no uzpildes. Vismaz var kājas izlocīt pēc sēdēšanās fūrā visiem. Kāda interesanta mašīna ar rozā diskiem. Jā, noteikti meitene brauc kāda ar rozā diskiem. Kaut gan mūsdienās viss var būt. Brauciens pa Nebrasku, tikko apstājos, uzpildījos, nomazgāju logus. Logs priekšējais bija vienkārši viss noklāts ar visādām mušiņām, visādiem knišļiem. Redzamība jau pat pasliktinājās berzu. Beigās sanāca kaut kas atverst. Bet, es domāju, logs tik ilgi tīrs arī nebūs. Pāris jūtas nobraukšu un atkal būs netīrs. Daļa no vasaras, tā teikt, priekiem, ja jāmazgā biežāk logi. Es pērku trauku mazgājumu līdzekli, tāds putiņas izsmidzina ļoti feins priekš logiem. Visus knišļus, visu notīra vienkārši superīgi. Drīz jau būšu Lincoln, Nebraskā. Šonakt gulēšu Missouri. Rītdien gala vakarā būšu savā galapunktā, savā jau iecienītajā mīļotajā Kentucky. Mums aizlota kāds šonakt mēnesis spožs, pilnīgi kā saule. Ir kādreiz jums gadījies tā, kad brauc naktī un mēnesis ir tik spožs, ka vajag saules sargu reizām nolaist, lai acīs nespīd. Tā, ripojam, pa Lainītēm ripojam. Ārā pa malām mazliet zibeņi iet, zibeņo, kaut kur iet lietus pa malām. Aiz borta pašlaik ir brīnišķīgi 75 grādi pēc Fahrenheita. Diezgan sutīgs tāds. Ko varu pateikt, rītdien jau ir 1. jūnijas. Vasara ir oficiāli klāt. Cerams, ka visi sniegi, vētras un ledā ir aiz muguras un būs. Tagad varēsim sūdzēties par karstumu.
Cik ir karsts un kā gribās vēsumiņu. Kā jau teicu, loks neplānoja būt tīrs ilgi. Bet toties ieraudzīju kaut ko baigi feinu. Tik ļoti spīd mēnesis, kad arī redzās mākoņi, kas apkārt. Un 3 mākoņi tā sakārtojušies, kad izskatās, kad tā kā emoji būtu, kad smaida. Šī te. Laikam neredzās. Kamera nevar nofokusēties. Tūlīt pamēģināšu vēl. Laikam redzās. Tāds tā kā izskatās smiley face. Baigi draudīgās debesis priekšā. Zibeņo visu laiku. Es tā skatījos pa radaru, ka es braucu tieši tā kā pa vidu. Tur pa malām viss tas nesmukums iet, zibeņo un lietus. Es jau pēc 5 jūdzēm stāšos, tāpēc arī, ja nāksies šeit kaut kāds lietus, tas man īpaši neuztrauc. Bet mēnesis tiešām ir šodien spošs. Atrodos pašlaik jau Missouri. Rīt man priekšā paliks Missouri štats, pēc tam Illinois, Indiana, un tad jau būšu arī Kentucky. Laiks iet gulēt, pašlaik ir 2 naktī, jāmeklē būs parkings. Stāšos es tur. Cerams, kaut viena vietiņa priekš manīm būs. Jā. Jā, pietiek vietas, baigi fēni. Tas ir labi, tas priecē. Baigie zibeņi iet pa malām. Ārā 74 grādi. Diezgan sutīgs. Bedres vienas. Bedres. Blakus sporta zāle. Sporta zāle un salūtu veikals. Kas interesanti, kad sporta zāle vaļā, gan salūta veikals pašlaik. Tā. Labrīt visiem no Missouri. Tikko pamodos. Ārā skaista diena, saule spīd, silts. Kolēģis arī blakus noparkojies. 126. mašīna. Laikam vispār vēl naktī atbrauc, es atbraucu ap 2 no rīta. Tad viņš laikam vēl pēc manīm atbrauca vēlāk daudz. Nu ko, jātaisa kafija. Jātaisa kafija, rīta rosme un pamazām jākustās uz Kentucky. Zin kā, parasti cilvēkiem rīts sākās ar kafiju, tad man šodien rīts sākās ar salūzušu kondicionieri. Braucu ārā kaut kādi 30 grādi, varbūt pat vairāk, 85 pēc Fahrenheita. Braucu un jūtu, kad man kaut ko baigi karsts sāk palikt. Ieslēdzu kondicionieru uz pilnu klapi, knapi pūš kaut kādu gaisu, un arī, kad pūš, viņš ir kaut kāds knapi tāds, silts diezgan, knapi augsts. Nezinu, kas ar augsto gaisu darās aizmugurē. Drīz pēc kaut kādas pusstundas apstāšos. Vajadzēs pārbaudīt, jo no rīta, kad es piecēlos, stāvēju uz vietas, viņš ļoti labi strādāja. Ļoti labi būtu augstu gaisu, un nezinu, kas tagad notika.
Tas ir kā ierasts, kā nāk vasara, kā vasarā sākas kondicioneris vienkārši sāk lūst. Nebūtu vēl tik liela bēda, ja es rītdien brauktu atpakaļ uz mājām, bet es rītdien izkraujos, pēc tam ņemu kravu un tālāk braucu uz Ziemeļkarolīnu. It kā gan slikti, gan labi. Nu, slikti tas, kad, ja man tiešām salūdza kondicioneris, tad nāksies vēl ekstra kādas 3 dienas bez kondicionera dzīvot. Bet labās ziņas ir tādas, kad es aizbraukšu uz otru mūsu ofisu Ziemeļkarolīnā un varbūt mehāniķis tur varēs paskatīties, ja viņam detaļas būs. Ja nē, tad prasīšu, lai sūta mašīnu uz darbnīcām, lai salaboju un atpakaļ braukt bez kondicionera man īpaši kaut kā negribās. Tas nav nekāda braukšana, tad, kad ārā 30 grādi atpūsties, to arī normāli nevar izgulēties, jo ir nenormāli karsts. Tad jā, labrīt man! Braucu, laika man pietiekoši, izdomāju iebraukt mazlietiņu fūri nomazgāt. Šeit ir mašīnām 3 vietas. Šeit ir fūrām, nezinu, cik es daudz varēšu nomazgāt, birstes ir. Bet par cik fūra ir augsta, līdz pašam jumtam gan jau netikšu. Nu, tas ir štruns, man galvenais ir nomazgāt spoguļus, jo mušiņas nenormālas kvartirus paņēma. Tā. Tūlītās es dabūšu vaļā. Tiekšā šeit ir kvartiri. Kvartiri, tas ir 1 kvartiris, tas ir 25 centi. 4 kvartiri. $1. Es domāju, man ārā izskata tā. Interesanti, cik man laika tas viss iedos. Varam gandrīz nokrita. Ok, paskatīsimies tā. Uzliksim, lai nopūst no sākuma. Otrā pusē strādā. Otrā pusē birste. Tā, nesapratu. Kur tad te, lai startu piespiež? Lai tas viss strādātu. Varbūt vairāk vajag vēl kvartirus ielikt. Nu, redz. Birste aizgāja. Vajadzēja vienkārši pacietību. Kuras man nav, kā izrādās. Iesim paskatīties, kas mums tur sanāca. Kā mēs nomazgājam. Nu, pa $8. Visā ir $8. Lielas cerības nelieku. Šeit es aizmirsu. Es, ja godīgi pateikšu, es pa $8 nomazgāju vēl labāk nekā, kad maksā $80. Nu, mans galvenais mērķis bija nomazgāt visus spoguļus, logus no mušiņām. Šeit, protams, viss balts palicis, ir netīrs tāds. Tas ir štruns. Es iebraukšu pēc tam lielajā trapašā, paprasīšu, lai man nomazgā kārtīgi. Tāpat jau būs vēl daudz mušīnu, viss kaut kā. Visādā ziņā izskatās tīrāks nekā bija. Pēc tam paēdīšu un pēc tam ar lupatiņu vēl pāriešos. Šādus te noticējumus noslaucītu nost. Nu, kaut kā tā, pa $8 ir labi, sajies. Teikšu godīgi, visai slikti sanāca. Pārgāju pa virsu ar lupatiņu un ar stiklu mazgājumu šķidrumu. Tīri solīdi. Ņemot vērā to, ka es no pagājušā reisa mājās braucu gan pa lietu, gan pa sniegu. Un bija visādi putekļi un dubļi. Tad tīri labi. Šis laikam vienīgais, kas te man palika, nu tas ir mazumiņš. Pa $8. Tīri friši. Mazliet pasvīdu, protams, bet, nu, ātri un tiešām es pat teikšu, ziniet, labāk nekā, kad iebrauc lielajās mazgātuvēs, kur viņi tev mazgā. Kad izbrauc ārā, kad vēlreiz vajag pārbraukt pa otru riņķi pāriet. Skaista, odziņa. Blakus stāv lopvedājs. Es
smaka vienkārši nenormāla. Kaut gan lopu iekšā nav, bet smaka gan šausmīga. Labi, jāsakārto, man ir iekšā vēl, jāiztīra iekšā un varēs tālāk doties. Nu, ko, mīļie skatītāji, salona tīrīšana var sākties. Mazliet man te bardeciņš tāds šķīvis tukšais, tikko paēdu. To vajadzēs iziet ārā, izsviest miskastes blokus ir aizmugurā arī man maziņa tāda nekārtībiņa, tur visas mantas manas sasviestas somas. Vajadzēs novākt un sakopt. Tīrāmie mani līdzekļi, lupatiņa mana, mīksta jauna lupatiņa, es nopirku vairākas, jo viņas tiešām ir sevišķi, šitais man ir miskastās iežams, ir sevišķi vasarā ļoti, ļoti daudz viņas ir vajadzīgas, bieži aiziet, logus noslaucīt, vēl kaut ko. Tad man ir Clorox, mitrās salvetes arī dezinficējošās. Pēc tam grīdas līdzeklis tīrāmais ir ļoti feins, es viņu otro reizi jau pērku, tikko man liekas, viņš ir parādījies, jo agrāk viņu neredzēju. Ļoti feins tieši priekš grīdas, uzspricē un ar virtuves dvieļiem un viss kārtībā. Pēc tam, lūk, šāds te ir ādas tīrāmais. Šo es speciāli pasūtīju, to es Trakstapā nenopirku. Arī ļoti feins. Pēc tam nopirku mitrās salvetes tieši priekš paneļa. Es kādreiz pirku tieši šīs firmas smidzināmo un tad ar lupatiņu tīrīju. Arī bija ļoti feins, ļoti aromātisks, patīkama smarža. Tad šoreiz izdomāju nopirkt mitrās salvetes. Un pēc tam pēdējais man ir priekš ādas krēsliem kondicionieris. Viņš ir tā kā arī tīra un kā kondicionieris, bet man labāk patīk no sākuma ādas sēdekļus notīrīt ar speciālo tīrām un pēc tam ar šāda lūgta veida kondicionieri iesmērēt. Viņi ļoti mitrina ādu, palīdz, lai neplaisā. Man jau šeit ir vietām āda nobružājusies, ja? Var redzēt, jo šis vēl no iepriekšējā šofera, kam šī fūra piederēja, bija. Tad, es pēc iespējas vairāk viņu cenšos sakopt, lai ilgāk kalpo. Uz šī sēdekļa, par cik šeit neviens nesēž, tad āda ir saglabājusies ļoti labā stāvoklī. Nav nekur nesaplaisājis nekas. Es viņu cenšos arī ar kondicionieru smuki iesmērēt, lai no saules lai neplaisā. Tad, tā, var sākties pie kabīnes uzkopes. Nav pasaulē taisnības. Kaut kāda sazvērestība notiek pašlaik. Kaut kādas 2 stundas atpakaļ nomazgāju fūri, centos ar birstām, ar šampūnu, viss. Kaut kas sanāca it kā tīri normāli, skaisti. Un ko tu domā? Izskatās, kad būs lietus. Un pats ironiskākais visā šajā situācijā sazvērestības ir tas, ka es pirms mazgāju fūri, pārbaudīju laikapstākļus. Un nekur nevēstie par kaut kādu bēdu. Bet tagad braucu tuvāk Kentucky, skatos, kad izskatās kaut kādi tumši mākoņi savilkušies. Taisās uz lietu kaut kādu. Kur ir taisnība? Kaut gan es teikšu, šajā sazvērestības situācijā ļoti skaisti viss izskatās. 1. jūnijas, vasara, silts ārā. Zaļa zālīte, koki zaļi, debesis tumši zilas. Vienreizēji. Apstāšos stundu no piegādes vietas Indianas štatā. Uzpildīšos, ieskriešu ātri dušiņā. Braukšu tālāk un tad jau pēc stundas būšu galapunktā. Rītā kraus mani ārā. Un nepilni 4 jūdzes nepilnas no piegādes punkta būs arī mana krava, ko es paņemšu, kas ies uz Ziemeļkarolīnu. Kaut kādas būs auto detaļas. Tas ir tā kā junkyards, tur, kur stāv vecas
savārijas mašīnas un viņas visas ir uz detaļām. Proti, tu vari atnākt uz turieni, tev kaut kādu vajag detaļu priekš savas mašīnas un tu vienkārši viņu pats ņem nost un pa lētāku naudu vari nopirkt nekā, teiksim, salonā vai pasūtīt, rezerves daļa veikalā. Es kaut ko es no turienes vedīšu, vai kaut kāda varbūt metāla ūžņa vai kaut kas būs, nezinu, ļoti tāda interesanta vieta. Nezinu, tur fūrām izskatījās, ka īpaši vietas nav, kur vienā bildē vienīgais bija attēlota fūra, bija jardā viņu. Tāpēc domāju, mēģināsim, skatīsimies, rītā brauksim, domāju, būs interesanti. Un tad dosimies tālāk uz Ziemeļkarolīnu. Ziemeļkarolīnā man apsolīja paskatīties kondicionieri. Ar kondicionieri tādas joku lietas notiek, nezinu. Pašlaik viņš strādā, paldies Dievam, augstais gaiss ir. Stāvājos uz vietas. Pusdienlaikā viņš pārstāja strādāt. Es viņu ieslēdzu gan aizmugurē, gan priekšā, jo viņš tāpat būta tikai siltu gaisu. Tagad izbraucu un pūšu vēsu gaisu ļoti feini. Bet kaut ko viņš kļuko, tāpat vajadzēs, lai paskatās, jo es nevēlos riskēt izbraukt uz mājām un nedodies, kondicioneri salūzīs un ārā 30 plus. Kur? Tās ir tīrās mocības. Izbaudam šo skaisto vasaras pirmās dienas, laikam vasaras dienu, vakaru, un virzamies tālāk uz Kentucky. Labrīt visiem no Kentucky. Nodevu kravu un braukšu pēc nākošās kravas. Tā, kaut kā tā izbraukt. Nevar redzēt stūrus. Nākošā krava atrodas 9 minūtes no patreizējās vietas. Tāpēc tālu nav jābrauc. Tikai taisni pa šo te ceļu un būsim galā. Ja godīgi ar fūri pirmo reizi pa tik šauru ceļu Amerikā braucu. Norvēģijā, man liekas, kas brauc no jums pa Norvēģiju, šis vēl skaitās plats ceļš, 2 līnijas. Rākums tā, es ceru, ka viņš neievedīs mani tūlītās kaut kādā, paši ziniet, kur. Ārprāts. Tā izbraucies. Kas var braukt, man ir tas labais cilvēks laiš. Te ir šaursliežu ceļš un šeit arī vilciens stāv. Tā, te ir laiš. Izbraukt. Nepatīk man galīgi šis ceļš. Kaut gan tikko pabraucu garām zīmei, bija norāde uz manu vietu, uz kuriem es braucu pēc kravas. Ceļš tiešām ir šaurs. Paskastīti kādu nemonīt galvenais cilvēkiem. Jā, braucos it kā pa pareizo ceļu, viss kārtībā. Es vienkārši nesaprotu, ietaisa tādās vietās noliktavas, kur jābrauc tādām lielām fūrām, un kad tu knapi vari izbraukt. Šeit vienkārši mājas apkārt, šitais nav domāts ceļš priekš fūrām. Brauksim tālāk, skatīsimies. Būs interesanti. Ja tur fūres iet, tā tad arī man vajadzētu izbraukt cauri bez bēdas. Galvenais lēnītām skatīties, lai nekur neko neizķertu. Man
atbraukt, pats tur rakņāties, pats tur noņemt detaļas, kādas tev vajag par attiecīgu samaksu. Tas viss ir feini un labi, bet ne jau tad, kad tu brauc pēc kravas uz turieni ar fūri. Nu jā, ja godīgi interesanti tāda sajūta, galvenais maliņa neiztirt, vai es nenobraucu no ceļa, tad būs gan. Jauks rīts sākas. Man tāda sajūta, ka es jau dziļāk un dziļāk braucu tur, kur ir mājas, tur, kur ir vienkārši fūras neiet. Kaut kāds māks. Ok. Kā mēs nemonest paskastīt tikai? Tālāk no paskastītēm jāturās. Arī cilvēki skatās uz mani un domā, o jā, šitā iebrauca, šitā jauks rīts. Bet, nu, nē, man šeit ir jābūt, kā izrādās. Šeit iet fūras. Tā, cik es saprotu, tad es atbraucu. Man laikam jābrauc šeit ir iekšā. Ja es saprotu visu pareizi. Kā ziniet, vieta nav nemaz tik slikta. Izgrozīju. Apstāšos laikam šeit un man jābrauc būs uz svariem. Ok, iesim check-in taisīt. Pradamies, lūk, šādā te vietā. Pilns placis ir ar sistām mašīnām. Cilvēki ņem detaļas nost, pērk, kas attiec savas sistās mašīnas nodot. Nezinu, ko es ņemšu, es domāju, varbūt visdrīzākais, ka kaut kādus viņi man dos metālus vai kaut ko varbūt, kas ir kā šķirošanai vai priekš kaut kā domāts. Es pat nevaru iedomāties godīgi, ko es vedīšu. Iznāca ārā vīrietis, pateica, lai es noparkojos šeit pagaidu blakus svariem. Iznāks, pateiks man, ko vajag darīt. Tad jā, man ļoti interesē, ko man nāksies vest. Varbūt kādas sistās mašīnas vai kaut ko es pat godīgi nevaru iedomāties, ko no šejienes var ar fūru izvest. Un otrs ir, kā viņa mani iekraus. Nu, varbūt ar kaut kādu forkliftu, ar garajām dakšām vai ar kaut ko, es domāju, varbūt varētu būt. Bet es pat nezinu. Nu, vienīgais, kas man nāk prātā pašlaik, tas ir kaut kādi metāli. Vienkārši kaudze ar mašīnām. Bokur Cadillacs arī atvilka ļoti labā stāvoklī GMC pickupu. Var pirkt mašīnas, pārdot uz Latviju, teikt svaigas no Amerikas, nav sistas, nekrāsotas. Viss kārtībā. Vajag vienkārši eļļas maiņu un varēs braukt atsevišķi tai, ko vet pašlaik. Uzbrauc uz svariem, nosvers mani, un tad brauksim tālāk krauties. Ziniet, ko es domāju, draugi mīļie? Kad šeit ir ļoti viegli paķert kādu skrūvi vai maglu. Es domāju, ka visas būs riepas laikam cauras pēc šāda brauciena. Es vienkārši skatos, kas tur viņam uz zemes ir. Vajag tur iegriezt. Sakrāva mani ar visādiem metālūžņiem, ar visādiem vadiem. Izbrauc ārā un jutās, ka svars ir tomēr uz piekabes. Izdomāju, ka drošības pēc vajag iebraukt nosverties. Un pareizi izdarīju, jo man ir pārsvars uz piekabes. Kopējais svars man ir labs 78,120 paundi, un man ir pārsvars šeit uz piekabes. Te ir jābūt 34,000. Man ir pārsvars 2,400.
Viens tas caurums, ja, līdz es aiziešu parādīšu, lai jūs zinātu, par ko es runāju. Tātad, viens caurumiņš ir 250 poundi. 250 poundi, man pašlaik stāv riepas uz trešā cauruma. Viens šitais caurums ir 250 poundi, tāpēc man vajag atpakaļ 10 caurumus atpakaļ, riepas būs uz atpakaļ pabīdītas, un tad man būs svars viss kā vajag. Toreiz man uz drive axle būs kādi 32,000 un uz piekabes tieši 34,000. Un varēs droši braukt uz Ziemeļkarolīnu. Beidzot es atbraucu uz Ziemeļkarolīnu. Tūlītās noparkošos. Iešu gulēt rītā. No rīta man ir piegāde 30 minūtes no mūsu plača. Aizbraukšu, sataisīšu piegādi. Tikmēr vietējie šoferi paņems man kravas, kas ies uz Kaliforniju, un pēcpusdienā došos jau uz Kaliforniju. Tā. Mārti ciet, kā pienākas. Varbūt kāds vēl no mūsu šoferiem ir, jā, kaut kas staigā. Jāmeklē būs vieta, kur varēs pieparkoties. Skatās, viss diezgan aizņemts. Nu, nekāds gadījumā, ja kas, noparkošu uz rampas vienkārši tur. Nedomāju, ka es kādam tur traucēšu. Tā. Kas mums te notiek? 105. fūra stāv. Tā. 118. Jā, viss ir aizņemts, tur vēl viens šoferīts stāv. Parkosimies mēs uz rampas toreiz, cits nekas neatliek. Atbraucu nodot savus metāla lūžņus. Vados visādos jāiet, jāmeklē, kur ir office. Skatīsimies, kur kraus ārā. Jā, šeit ir metāla lūžņu pārstrādes kaut kāda vieta. Viss ir kaut kādi vadi un truvas. Atrodos pašlaik Ziemeļkarolīnā. Mūsu fūra stāv uz detaļām. Man pārbauda pašlaik kondicionieri. Kas notiek ar manu kondicionieri? Tur kaut kur kūlens, tā kā tekot. Un frionu, teica, frions bija ļoti zems līmenis uzpildījis. Nu, visādā gadījumā, domāju, saremontās. Braukšu mājās ar kondicionieri. Viņš man kaut kā tā interesanti bija, tad viņš strādāja, tad viņš nestrādāja. Kondicionieris bija kaut kā nesaprotami, bet nu labāk, lai pārbaudu, lai sataisa visu un droši varēs doties mājās. Šis Volvo arī ir uz detaļām. Pārseks mētājies no 106. fūras. Te jau pilnīgi pa galam motors. Nu, vismaz man tā ar mehāniķa acis izskatās. Tad jā. Tur arī jauna fūrīte taisa. 120. Un šodien vēl nav nemaz tik karsts ārā. Salīdzinoši. Vēl minūtes 30 nāksies man bez kondicioniera pasētēt, kamēr viņa taisīs. Nekas galvenais, lai salabo. Viņš tikmēr atbrauc tikko no veikala, iešu salikt produktus leduskapī. Un jāiet būs atpūsties, naktī izbraukšu atpakaļ uz Kaliforniju.
jau kukurūza tik liela paaugusies. Drīz jau varēs ražu vākt. Savu pāris nedēļas atpakaļ biju, man liekas, šeit tik liela viņa nebija. Jā, īsts kukurūzas lauks. Atrodos pašlaik Mizūrī. Apstājos paēst vakariņas. Pie reizes mazlietiņa pavingrot un kājas palocīt. Iegādājos tādu brīnišķīgu vienu lietu. Ir tādas gumijas. Ir 3 pakāpes. Ir grūtākas, vidējas stipruma un pavisam vieglas. Ļoti feinas priekš vingrojumiem kājām. Jo, trenažieri diezgan grūti ir līdzi vadāt, ja? Tātad šādas te gumijas ļoti feini var vingrināt kājas, tiešām efektīva lieta. Tad, tā, šodien braukšu līdz 80. Interstateam, līdz Nebraskai. Un parīt, es domāju, būšu jau mājās. Garām štrāse. Es uz to galu braucu. Ārā gāž kā no Spaiņa. Baigās Lietuvas sākās. Gāja tāds sīks lietus, nekas traģisks tāds nebija. Baigās Lietuvas tagad sākās. Līs tiešām kā no Spaiņa. Pašlaik 5 no rīta brīnišķīgajā Nebraskas štatā. Stāšos iešu gulēt. Nezinu, kāda būs mana veiksme atrast parkingu. Cerams jau čaku cilvēki būs agrāk no rīta izbraukuši projām un būs kaut kādas vietas brīvas. Braucu gan pa lietu, gan vēlāk. Migla bija. Tagad jau mazliet noskaidrojās, bet vienu brīdi gan migla bija baigi piezā. Tā, kas mums tad darās ar parkingu? Man daudz nevajag. Es
dienas brīvas vietiņas pilnībā pietiek. Es cilvēks pieticīgs, daudz neprasu. Viena vieta un ar to pietiek. Vairāk nevajag. Viena parkošanās vieta. Tā. Šeit izskatās iespējams, ka priekšā kaut kas varētu būt brīvs. Tā. Jā, otrā pusē ļoti daudz vietu ir brīva. Nu kā, ļoti daudz, bet ir brīvas vietas. Brīva vieta jūsu reklāmai. Tā. Es zinu, gribēju iebraukt iekšā tur ir staps priekšā. Domāju, iebraukšu priekšā ar kabīni, lai var mierīgi gulēt. Netraucētu man neviens. Tad, kad visa nakts ir nobraukta un negribas atpakaļ gaitā parkoties, tad var izdarīt šādi te. Nu ko, visiem ar labu nakti, tiksimies no rīta. Piecēlos no rīta Nebraskā. Man te zaldātiņi kaut kādi staigā garām. Kaut kādus ekipējumus ved. Kaut kur dodās. Es arī pamazām taisos izbraukt. Vakar līdz 5 rītā braucu. Šorīt piecēlos, tāda galva dūla. Ne rīta, ne vakara, nezinu. Jātaisās, būs jābrauc. Es principā varu izbraukt viņam, vai tur nebūtu jā. Zaldātiņi, kur jau viņi dodās. Kādas viņiem darīšanas. Apstājos uzpildīties Vajomingā. Atvēru pārsaku, lai uzpildītu skalojamo šķidrumu. Un ievēroju tādu lietu, kad man kūlens tek. Tur te redzās. Garām iet rozā viss un apakšā. Tas viss ir kūlens. No kaut kurienes laiž man cauri. Mēģināšu tikt tuvāk paskatīties, no kurienes viņš iet. Bet tur jā, tur viss ir redzams kūlentā. Tātad nāksies man dzīt viņu garāžās rītā. Rītā būšu mājās, jau būs jādzina uz garāžu, lai skatās, no kurienes tur tek. Varbūt līdz sakarā ar to arī kondicioners man negribēja strādāt. Tā. Jā, tur viss redzēs apakšā arī kūlentā. Un vēl man liekas, kad man eļļa kaut kur tek. Jā, šeit viss izskatās, kā ir eļļā. Jā, paskatīšos, vai viņam svaiga. Jā, svaiga eļļa. Tas viss ir svaigs. Jā, šeit apakšā viss ir eļļā. Tā. Jā, es tur pat redzu, kur pila. Visā apakšā ir eļļā vienkārši. Vai redzētu, no kurienes pila tā eļļa. Man tieši būs dažas dienas brīvas. Varēs mehāniķi remontēt. Apstājos uzpildīties. Izbraucu ārā. Pašlaik braucu 69 jūdzes stundā. Un spidometrs rāda 85 jūdzes stundā. Pašlaik
Tā, es braucu 73. Ok, uz 75 uz kruīza uzliksim. 75, tas ir 120 km/h, ja? Speedometrs rāda, kad es braucu 90 pāri. Nevaru saprast, kas notiek. Apstājos, fūri izslēdzu, ieslēdzu. Nekas nenotiek, redzēs, varbūt tālāk. Lampiņas nekādas nekur nedeg. Pašlaik jau uz kruīzes esmu eju 75 jūdzes stundā un speedometrs rāda 90. Kad es eju uz 123, kaut kādi 140 vai cik jau. Īstenībā es braucu 76 jūdzes stundā. Nezinu, kas notika, nekāda lampiņa, nekas neizleca. Brauksim, redzēsim. Aizsūtīju galvenajam mehāniķam visas bildes, tur, kur kūlens teik, eļļa teik, ar šo brīnumu, kas te notiek pašlaik. Viņš nekā neatbildēja. Nu, parasti, ja neatbild, tad var braukt. Rītā pēcpusdienā mājās būšu, tad lai skatās. Varbūt vienkārši speedometrs kaut ko salūza, citreiz iestrēgst, kad, man personīgi nav gadījies, bet zinu, kad iestrēgst un nestrādā viņš. Es ieslēdzu, lai man ciparus rāda skaitļus, lai es redzu apmēram kāds ātrums man. Ja es izbraucu ārā, es galvenais pametu acitā uz speedometra, domā 80 pāri vai, tad es eju pēc ātruma it kā, kaut kādi maksimums 40 jūdzes stundā jūtās. Skatos, jā, uzspied uz cipariem, kur rāda kaut kādā 40 jūdzes stundā, man rāda 80. Neko, brauksim tālāk, skatīsimies, kas būs. Reizes ir beidzies, var uz mājām braukt. Piekabes arī nav. Piekabi atstāju un dodamies mājās.